Labdien visiem! Vēlreiz. Jā, tāds pieteikums. Jūtos tik ļoti pagodināts un vispār jūtos arī ļoti pagodināts būt šeit šodien un dzirdēt tik daudzus foršus, jaunus, talantīgus cilvēkus. Jā, runājam par šīm te tēmām un nākot un stājoties aiz šī te podesta visu jūsu priekšā, tas, man liekas, ka tas ir īstenībā kruti, jo kurš katrs vienkārši tā nevar. Jā, tad labdien visiem vēlreiz. Un kā mēs vispār jūtamies visi? Labi jūtamies? Super. Tad es mazliet pastāstīšu par sevi. Mani sauc Denijs Jorens Grieze, man ir 22 gadi. Es esmu arī students. Studēju Jelgavas universitātē un paralēli arī strādāju pašmāju uzņēmumā, veiksmīgā uzņēmumā Kuršu Mešs. Un tur es esmu īpašumu vērtētājs, klientu konsultants un strādāju arī kā darījumu slēdzējs. Esmu arī mūziķis, pašlaik sadarbojos ar Latvijas lielāko izdevniecību, kas ir kompānija ierakstu studija Mikrek, un esmu sadarbojies arī ar tādiem pašmāju zināmiem māksliniekiem kā Nikolais Puzikovs, Fakts un daudzi citi. Jā. Nu gan svarīgs sajūtos. Jā. Tagad, kad mēs esam iepazinušies, mana šīs dienas tēma ir atkarības jauniešu vidū, vai tas tiešām ir kruti. Jā. Man ir ļoti liels prieks, kad pirms manis bija vēl viena šāda te prezentācija tieši vairāk par šīm te narkotikām, alkoholu un tāda veida lietām. Tad es gribētu pastāstīt par atkarībām vispār, kas tas tāds ir. Un sākumā es gribētu ar jums izspēlēt mazu spēli. Es parādīšu jums dažādas bildes, un jums būs jāpaceļ roka, vai jūs domājat, ja tas ir kruti, teiksim, tas cilvēks, kas tur būs. Jā, es mēģināšu ļoti īsi, man noteikti nesanāks, bet es ceru, ka tas būs aizraujoši. Tātad, mums ir šāds. Tā paceļam rokas, kurš domā, ka šis ir kruts čalis. Tiešām nedomājam, bet viņam ir tāds hūdijs un austiņas. Labi, ejam tālāk. Šitais stilīgs tāds arī nav. Jūs esat baigie. Jā, šitais čalis, reperis, viņam ir nauda, vecs retro vāģis. Viens cilvēks. Tiešām. Ārprāts. Mūsu krutums varbūt kaut kā atšķirās vai kā, es nezinu. Tā, šitais ten čalis. Kruts ir? Nav, bet viņam ir vārds rich, bagāts. Viņu sauc bagāts. Nauda daudz, nē. Labi. Tagad šis ir interesants slaidiņš, šitās ir interesants bildes, tāpēc, ka šeit ir viena persona, viena frizūra, viens apģērbs, viena telpa. Bet šīs te bildes sirdī izraisa katra kaut kādu savādāku tādu sajūtu, vai ne? Ko man patīk šo sajūtu saukt par iedarbību. Kuram labāk patīk šī te augšējā bilde, tā, kur viņš to stroķi tur? Labi. Un tad šī te, kur spēlē ģitāru? Jā. Bet ir kaut kāda atšķirība, vai ne? Paskaties un kaut kāda sajūta. Tātad te šeit mēs redzam viena bilde, tūlīt es jums parādīšu otru, šeit ir pāris, tagad atceramies šo te bildi, varam paskatīties, un tagad šī bilde, kura jums labāk patīk? Pirmā? Kuram pirmā? Kuram otrā? Kaut kāda labāka sajūta šeit bija, vai ne? Nes kāpēc, jā. Jā, un kas man te vēl ir? Tagad atgriežamies pie šī te pirmā čaļa, ko es domāju, kad jūs domāsiet, ka viņš ir kruts, bet īstenībā nē. Bet šeit, varbūt cilvēkiem, kas domā, ka viņš ir kruts, teiksim, mēs varam pāanalizēt, kas viņam ir virsū vispār rakstīts uz krekla, kas ir trapping with a broken heart. Un ierakstot internetā, ko tas nozīmē tāds trapping, izrādās, ka tā ir narkotika tirgošana ar mērķi nopelnīt. Un with a broken heart tas visticamāk ir tā, ka viņam vienkārši patīk meitenes, daudz dikti un visādi tusiņi un viss kaut kas patīk iet. Un tā kā tāds kruts čalis viņš ir. Jā. Tā, šeit ir bilde. Šeit ir tādi, varam redzēt kaut ko, ja? Šeit ir 3 čaļi.
viņi ir, nezinu, kaut kādās šortos, viss ir netīrs, tur apkārt tur, liek kaut kādu logu. Šitie krutičaļi ir? Kuram liekas, ka viņi kruti ir? Ok. Jā, teiksim, es varu pastāstīt par tiem čaļiem. Viens no viņiem ir atvedis vecmammai šo te logu pāri pus Latvijai. Otrs no viņiem ir, viņš ir būvinženieris, viņš ir būvnieks, viņam pieder kompānija, būvkompānija, viņš ar sāpošu muguru ir arī atnācis vecmammai palīgā. Un trešais ir vienkārši bērnības draugs vienam no čaļiem, kas ir piekritis bez maksas vienkārši atnākt palīdzēt. Tāpēc, man liekas, man personīgi liekas, ka šitie ir kruti čaļi. Un visi tagad ceļam rokas augšā. Šitie ir kruti? Visi lūdzu paceļam. Ir? Jā, šeit esmu es, tāpēc es gribēju, lai jūs paceļat tās rokas. Šeit es esmu kopā ar vienu draugu no Vācijas, ar kuru mēs šajā dienā ierakstījām dziesmu kopā par to, ka vienkārši mums ir jāceļās augšā un jādara skaistas lietas kopā. Tad tālāk, par tām atkarībām runājot, gribu jūs iepazīstināt ar tādu vārdu kā dopamīns, kas ir ļoti, ļoti svarīgs. Šis dopamīns, tas ir hormons, kas izstrādājas, lai motivētu mūs veikt dažādas darbības, radot mums mazu baudas sajūtu vai labsajūtas sajūtu. Piemēram, kāpēc mums vajadzētu, slapināt muti ar ūdeni, kaut ko dzert, kāpēc vajadzētu, kaut ko gatavot, kaut ko ēst, pēc tam zobi jātīra ir, kāda tam vispār jēga ir. Tad tagad mēs varam iedomāties, piemēram, ir karsta diena, svelme. Mēs esam ārā, tiem, kam ir dārs, mēs esam nostrādājušies, mēs esam izslāpuši, mēs ieejam iekšā, vēlamies padzerties, mēs paņemam, ielejam glāzītē ūdeni un padzeramies, un ko mēs jūtam. Ir tāda labsajūtas sajūta, tāda maziņa, vai ne? Tad prieks iepazīties, mani sauc dopamīns. Jā, un tieši tas pats arī veidojās, tad, kad mēs uztaisam kaut kādu garšīgu ēdienu vai aizbraucam kaut kur paēst, nezinu, kam garšo suši, kam garšo vēl kaut kas cits, varbūt picas vai, nezinu, vienkārši frī kartupeļi ar karbonādēm. Jā, tas arī ir dopamīns. Tātad mums šeit iet runa par reāli dzīvībai svarīgu ķīmiju, dzīvībai svarīgu hormonu. Un šajā te zirneklītī mēs redzam ar kādām maņām un ar kādiem procesiem ķermenī uz kādām maņām un uz kādiem procesiem dopamīns atstāja iespaidu ķermenī. Un mums šodien nav pietiekoši daudz laika, lai to visu izrunātu sīki un smalki, bet tas ir diezgan nopietni, jo zini, kāpēc mūsu roka visu laiku sniedzās kabatā pēc telefona, un mēs viņu vienkārši izvelkam ārā, un tad mums tur neko nevajag, mēs paskatāmies, noliekam apakaļ. Kāpēc tā sajūta ir? Redzat, dopamīns, kustības. Un kas mums te vēl ir? Tūlītās satradīšu. Kāpēc mums ir problēma ar depresiju jauniešu vidū? Kāpēc ar fokusa trūkumu skolās, ar normālu miegu, un daudziem ir arī atmiņas traucējumi, tagad populāra slimība ADHD un visas tādas lietas. Varbūt, ka iespējams, mēs vienkārši dzīvojam tā, kā mēs dzīvojam. Un šīs te lietas visas nav tādas abstraktas lietas, ko es šeit runāju, bet tas ir tādas pavisam personīgas lietas, ko es arī ikdienā pieķeru sevi, kāds es esmu un kāds es palieku. Tāpēc, šo te tabuliņu mēs varam vienkārši atcerēties. Parunāsim par to pašu roku, kas stiepjas pēc telefona. Šeit, cik daudz laika no dzīves mēs pavadām savās viedierīcēs, un mēs taču neesam atkarīgi, vai ne? Tātad šeit ir katra bumbiņa, katrs aplītis ir mēnesis, kas mums ir atlicis dzīvot. Pieņemot to, ka mēs esam 18 gadus veci un ka mēs dzīvosim līdz 90 gadu vecumam. Tātad tā ir visa mūsu dzīve, kur mēs kaut ko varam sasniegt, kaut ko panākt. Un diezgan daudz bumbiņu, bet aizpildīsim tās. Apmēram trešdaļa aiziet
aiziet guļot. Aptuveni 126 mēneši ir darbs un skola. Tad ir braukšana, ēst gatavošana un ēšana, dažādi darbi mājās un tualeti un sevis kopšana. Un mums paliek aptuveni trešdaļa laika, kas ir mūsu brīvais laiks. Tātad šeit visas apakšējās bumbiņas. Un tad tagad jums ir jautājums, ko jūs varat pie sevis padomāt, nu kā mēs gribam aizpildīt šo te brīvo laiku. Jo tas ir laiks, tas ir vienkārši mūsu brīvais laiks, jā, par to, kādi mēs kļūsim, tas tiks izlemts šajā te laikā no šīm te darbībām, ko mēs veiksim. Un, jā, un tad jautājums, vai redzot šo te laiku, šo te maziņo, kas jau ir samazinājies līdz 1/3 no visas dzīves, vai gribās viņu pavadīt, teiksim, Instagramā vai TikTokā scrollējot? Tagad kādam gribās? Sakat, nē, negribās. Nē, tieši tā, vai ne? Tātad, un tagad iesim soli tālāk. Tagad iesim tālāk. Un tik daudz vidēji mēs pavadām laiku telefonā. Tie ir 93% no mūsu brīvā laika un diezgan traki. Jā. Un interesanti ir tas, ka es ticu, ka neviens no jums tad sirdī sev uz šo te jautājumu atbildot neiedomājās, ka mēs vēlamies aizpildīt viņu ar telefonu. Ne? Un te rodās mums tāds interesanta problēma mūsdienās. Pēc idejas mēs darām to, ko patiesībā zemapziņā, ko sirdī mēs īstenībā nevēlamies darīt. Un tā kā mēs darām labprātīgi, bet pret savu gribu. Saprotat, kā tas notiek? Vajadzētu taču būt tā, ka cilvēks kaut ko vēlas, un tad viņš dara, vai ne? Bet ka mēs labprātīgi darām pret savu gribu, kā tas nākas un kā tas vispār var būt iespējams. Jo mēs negribam tik daudz pavadīt telefonā, bet tā vienkārši notiek. Jā, un šeit ir ļoti labs video, no kuras es esmu ņēmis šos te avotus no Dino Ambrosī. Šeit ir arī QR kodiņš, kas vēlas var noskanēt un pēc tam noskatīties tiešām vērtīgs video, kas liek vienkārši aizdomāties par to, kā mēs vienkārši veidojam savas dzīves. Jā, un šīs ir arī patiesās izmaksas mūsu bezmaksas lietojamajām aplikācijām. Ja mēs pieņemam, ka šis ir, teiksim, Amerikas izmaksas varbūt, vai ne? Ja mēs pieņemam, ka aptuveni mēs pelnam, mūsu laiks varētu izmaksāt kādas 6 eiro, teiksim, stundā, piemēram. Varbūt vairāk, bet tad vēl jau sliktāk. Pareizinot to ar 2 stundām dienām un ar 30 dienām, mēs iegūstam to, ka mēs par TikToku, teiksim, vai vienalga, par ko samaksājam 360 eiro mēnesī par lietošanu. Tas ir, tāds normāli tāda dzīvokļa īres nauda, man liekas, vispār. Pareizi? Jā. Tas ir interesanti. Man tas tā vajag likās interesanti. Negribās atdot tādu naudu. Par ko? Vispār. Tu no tā neko neiegūsti un 370 eiro mēnesī ārprāts. Cik daudz labas lietas varētu nopirkt par to naudu vai cik daudz labas lietas tu varētu izdarīt ar šo te laiku. Jā. Un faktiski mēs norēķinamies ar savu laiku. Un vēl jau nemaz nerunājot par visiem datiem, kas runā, kad ir jaunā valūta. Bet tas ir stāsts citai dienai, laikam. Jā, tad, un var redzēt, šitik saņem gadā mūsu mīļākie sociālie tīkli. Kaut kas nav, viņi mums tā kā bezmaksas tā kā dod to visu, bet tur tādi skaitļi grozās, kaut kas tur līdz galam nav. Un tagad likšu jums aizdomāties, vai jūs varat iedomāties, teiksim, ka mēs tagad ieiesim, piemēram, tā pašā Facebookā, Meta produktos, un 5 minūtes tikai paskatīsimies. Tikai 5 minūtes, un pēc tam vairāk nē. Un neaizrausimies. Un tiešām domā, kad vari uzvarēt šīs te miljardu kompānijas, kuru viss mērķis, viss biznesa
visa sistēma, viss mērķis ir būvēts uz to, lai tu pēc iespējas ilgāk tur pavadītu laiku iekšā. Nu, mums kā mirstīgajiem tas nav vienkārši iespējams. Nu, tas nav iespējams. Jā. Un tāpēc es domāju, ka vienkārši spriežot pēc šiem te skaitļiem un spriežot pēc visu iepriekš dzirdētā, man šķiet, ka viņiem tas varētu tīri labi sanākt arī noturēt mums tur iekšā, vai ne? Jā. Jūs klusiņi esat. Ļoti, ļoti klusi. Uzmanīgi, jā. Labi. Varbūt man mikrofons pa skaļu nevar pārbļaut mani, vai kā? Ne, nav tā. Super. Man te ir arī viens video, bet es nezinu, vai viņu vajag rādīt. Cik mēs esam noguruši? Cik mums ir laika vēl? Atstāj to kā mājasdarbs. Mājasdarbs, super, viss? Jā. Vai viņš jau rādās? Jā, šeit ir, tātad šis esi tu, un tas mazais ķēmiņš, tā ir atkarība. It kā man oriģinālajā prezentācijā bija, šī prezentācija arī tieši vairāk par narkotiskajām vielām un atkarībām, ar ko mēs gājām un runājām pa skolām. Un pēc idejas ir, tur bija tāda animācija, ka tas ķēmiņš tiek aizsperts projām vienkārši. Nu, mēs viņu viegli pārvaram. Bet, ja realitāte ir šāda, tagad jau izskatās diezgan lielāks viss tas briesmonis, un ne? Un, jo tam palīdz un stumj kāds bagāts vīrs, kur tur ar tādu monokulu un ķēdriņķī. Pēc tam tur, kur nākamais ir tavs mīļākais reperis, teiksim, kaut kāds Singapūras satīns, viņš tur saka, davai, lietojam tur kokaīnu vai tas stilīgi, vai ne? Pēc tam, teiksim, mums ir arī mūsu ziņu diktori kaut kādi, vai ne, kas, teiksim, taisa kaut kādas sižetus par to. Tad ir, piemēram, internets kā Delfi un mīļākais blogeris, kuram seko, teiksim, pāris tūkstoši cilvēku, bet viņš nedomā, ko viņš runā tur uz tiem cilvēkiem un kur viņš viņus ved. Jā, un tad tas briesmonis izskatās baigi liels, un tad ar viņu cīnīties jau ir daudz, daudz grūtāk. Un tad ir šis te jautājums, tad vai mēs esam kruti kā jaunieši, vai mēs esam brīvi, forši, stilīgi, vai tomēr mēs reāli esam cietumā, un mēs esam nožēlojami. Nu tā. Un man šķiet, ka būtu mums mazliet jāpamaina tā krutuma definīcija, kas mums ir mūsdienās. Kad, jo, piemēram, vai tu vari tā vienkārši atteikties, nu tā, no cigaretēm? Es vairs nepīpēju no šīs dienas. Vienkārši vispār. Vai, teiksim, alkoholiķis varētu tagad vienkārši pateikt, es vairs neesmu alkoholiķis, un vairs nebūtu alkoholiķis. Nu tā. Īsti, laikam, nav, ne? Un par to pašu telefonu. Mēs varam, piemēram, aiziet uz veikalu, nopirkt podziņnieku tagad un savējo smartphone izmest miskastē, piemēram. Nevaram, vai ne? Un tad mēs esam brīvi vai mēs esam cietumā. Tad kur mēs atrodamies? Jā, nu un... Jā, tad es teiktu, ka tas, kas tagad tiek mālēts kruts, neklausīt vecākiem, smēķēt elektroniskās cigaretes, vienkārši kauties un nemācīties, ka tā, un darīt vēl visādu sviestu, jā, ka tā nav īstenībā brīvība, bet tas ir cietums. Tas tevi vienkārši ieliek cietumā un pavisam reāli attālina no šīs te īstās brīvības, kāda mums varētu būt, kad mēs esam priekš otra, kad mēs mīlam viens otru, ka mēs palīdzam viens otram un varam valdīt par savām iegribām. Jā, nu, es gribu būt brīvs, es gribu priecāties, es gribu forši pavadīt laiku, izklaidēties ar jauniešiem un bez alkohola un bez lietām, kas īstenībā aizved mani projām no dzīves un no realitātes, kāda tā ir šeit un tagad. Un ne tikai izklaidēties, bet dzīvot un stāstīt par šo te skaisto dzīvi arī citiem un kopā veidot nākotni un pārmaiņas. Jā. Nu tad veidosim skaistas ģimenes un būsim brīvi un kruti. Paldies!